Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Ko, mīļie draugi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Šodien pie manis ciemos ir Dace Bargā. Sveicināti. Un šeit tev saldākai dzīvei maz dāvaniņa no mūsu jaunā atbalstītāja Juglas ielas restorāna. Super omlīgas telpas, super garšīga virtuve. Pats esmu bijis, zinu, ko runāju. Tāds savs pārsteigums tev, lūdzu. Paldies tev. Un mēs jau runājam, kā tev pieteikt, jo no vienas puses tu esi arī Eiropas parlamenta birojā Rīgā darbojas, tas politiskajā spēkā Latvijas attīstībai, arī filoloģijas maģistrs, filozofijas bakalaurs, jā. Bet es tev personīgi iepazinu tā, ka tu esi aktīvisti un ļoti daudz runā par šīm te bāriņtiesu lietām, par bērnu tiesībām, par bērnu tiesību aizstāvēšanas problēmām Latvijā, un tādā garā un tādā kontekstā īstenībā arī tu šodien esi šeit. Par politiku nerunāsim, par IEB nerunāsim, runāsim par tām bērnu šķēlēm. Jā, Latvijā tā ir problēma, un tiesības sargs Jansons, kuram vārds bija Juris, atvedoties no savu posteņu kā galveno Tūkstiem vienās prātā pasītot kā tādu galveno problēmu tiesību jomā, neatzīmē neko citu, bet kā tieši šo, ka šķiroties vecākiem bērns paliek dzīvot pie viena vecāka, kurš sāk šo bērnu zombēt, apstrādāt, manipulēt ar viņu, lai atsvešinātu no otra vecāka. Lūk, un tādā garā, un tad es uzaicināju šeit Jeļizvetu Korotkovu, kas savukārt Facebookā var lapu vecāku atsvešināšanai nē. Un tad es izdzirēju no viņas par tevi, un tad es dzirēju radio, ka tu runā, ļoti labi runā, ļoti aktīvi, un filmē visāds ļoti labs video par šo tēmu, par kuru, kas īstenībā Latvijā ir epidēmija, bet ko cilvēku veči kautrējās runāt. Es te uzzināju, ka pār pa 300 pašnāvībām Latvijā, 80% vīrieši, un izrādās runa nav par izdegšanu, bet runa ir par lieliem parādiem, krāpšanas upuri, un trešā vietā ir šis jautājums, ka neredz vairāk bērnus. Ka večiem iet ciet, nevar ko parunāt ar tādu. Bet sāksim no paša sākuma. Kāpēc tu runā par šo te bāriņtiesu lietu un kas tur īsti ir par nelaimi? Nu jā, pirmkārt, kā jau tu pieminēji, es esmu saistīta ar politiku, un es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc man vienkārši ir dabiski interesē dažādi jautājumi, kas ir saistīti ar to, kā mūsu valsts ir sakārtota, kas varbūt nav tik labi un ko mēs varam darīt, lai patiešām mums būtu izaugsme un lai mums vairotos labklājība un vienkārši mums būtu forša vieta, kur visiem dzīvot. Tas ir ko tāda viena sadaļa. Bet tieši šis te topiks par tām bāriņtiesām, tur man ir tāds personīgāks stāsts, kā es pie tā nonācu. Pirms pāris gadiem man skolas biedrene bija nonākusi tādā situācijā, ka viņš šķīrās ar savu bērnu tēvu. Un viņai bija tajā brīdī patiešām bailes tādas, ka šis cilvēks varētu īstenot draudus, ko viņš tajā brīdī izteica. Protams, skatītājiem interesanti nosauksim personāžu īstajos vārdos ir grupas Dzelzsilgas bundznieks Mārcis Judzis un viņa sieva Rūta. Tā tas ir, jā, tie bija šie cilvēki. Es negribēju obligāti saukt tos vārdus un uzvārdus, jo man vienmēr liekas, tāpēc visi zina, ir intervijas ok, un ir intervijas visur, un visi lasīja to vēstuli, un visi tāpat visu zina. Ar to tas viss sākās, un vienkārši tur bija tā būtiska sadaļa arī tieši par šīm te bāriņtiesām toreiz tajā keisā, jo tāpēc es arī negribu tā ļoti likt akcentu galveno tieši uz šiem viņu uzvārdiem, un uz viņu personībām, bet uz to, ka tur bija šis jautājums par to, ka Mārcis Judzis iespējams veido pārāk familiāras attiecības ar bāriņties konkrētās pašvaldības darbinieci. Tur, es saprotu, bija, ka iet uz McDonald's kopā vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad tās bija bažas par to, jo šī te pati darbiniece taču raksta atzinumu tiesai. Viņiem tur, tajā brīdī gāja tiesas process, un tiesa to ņem vērā. Tas ir viens no tādiem aspektiem, ko tiesa vērtē, tajā brīdī, kad tur lem visus tos ar bērniem saistītos jautājumus. Un tas bija kaut kāds viens no tādām atslēgas lietām visā tajā keisā. Es arī atbalstīju toreiz Rūtu savos sociālajos tīklos, par to runāju. Un tas, kas
bija mans tāds lielākais pārsteigums, ko es tiešām negaidīju. Es gaidīju, tā kā man bija tā misija tā tiešām tā kā palīdzēt šim konkrētajam cilvēkam. Man sāk rakstīt cilvēki. Man sāk rakstīt gan pazīstami cilvēki, gan nepazīstami cilvēki, kur vienkārši kaut kā caur visu šo skandālu bija nonākuši tur pie maniem sociālajiem tīkliem par to, kādās viņi ir situācijās. Viss kaut kur Latvijā un visādos sociālajos slāņos, visās sabiedrības grupās man bija tas vislielākais tāds šoks pēc tam, kas, kāds bija pavērsiens tam, ka es iesaistījos šajā. Lūk, un pēc tam jau vairāk es sāku par to interesēties, jo vairāk es sapratu, kāds tur ir krieviski runājot bardaks. Baigan nepatīk vairs krieviski izteikties. Nezinu, vai latviski ir kāds līdzvērtīgs haoss, nekārtība, bet nekārtība skan pārāk maigi. Jo tur tiešām ir kaut kāds tāds absurds un šī nesakārtotība. Un man arvien vairāk pēc tam par šo jautājumu interesējoties un publicējot par to saturu, pēc katra video sāk rakstīt arvien citi cilvēki, es saprotu, ka tās situācijas vēl sarežģītākas, tur ne tikai bāriņtiesa iesaistīts, arī tiesas vispār dažādas institūcijas un viņu savstarpējā sadarbošanās vai nesadarbošanās, un var cikot murgs, kurā cilvēks var nonākt, šķirot savu laulību un dalot visu, kas ir bijis savā starpā, tā skaitā arī bērnus. Jā, un tā tas man gadījās, kā es nonācu pie šī topika, un kaut kādā ziņā tas man ir ievilcis, un tagad jau arī, ar dažiem cilvēkiem es esmu kontaktā pat jau tur pāris gadus, un es jūtu tādu arī atbildību, ka man liekas, ka ir jāiet ar šiem jautājumiem uz priekšu, un man liekas forši, ka arī jaunā tiesības sardze ir pacēlusi šo kā vienu no galvenajiem tematiem, un man ir tāds sajūta, ka kaut kas patiešām varētu iekustēties, un es gribētu tur pielikt savu roku. Cita starpā es tagad, gatavojoties šai sarunai, arī paskatījos vēsturi kaut kādu. Reāli par šiem jautājumiem ir diskutēts 10, varbūt pat vairāk gadus. Viens un tas pats, pilnīgi viens un tas pats. Tā nekas nenotiek. Un, tā mana vēlme būtu, lai kaut kas pakustās un sāk notikt. Bet klausies, bet tie stāsti, ko cilvēki to, piemēram, zvana vai raksta, viņi ir līdzīgi. Tā, man liekas, lielākā, tas insnākais, ka viņi ir, teiksim, tikai es esmu diezgan dziļi bijis un interesējies, viņi gan identiski ļoti bieži. Kur ir tā lielākā nelēma? Nekompetence, nav kas strādā, večiem, kāda versija? Ka principā sistēma ir, bet, mēs jau telefonu runājam, man nepiekritīs, ka sistēma ir sievietes pret vīriešiem, jo lielākoties bērni paliek dzīvot pie sievietēm, un jebkuros jautājumos priekšroka būs tam cilvēkam, pie kā bērns dzīvo, ēd, kas dod viņam pajumti, kas tad par viņu rūpējās, un tā otra puse faktiski tiem vīriešiem, kā stāst vīrieši, ja? Viņi saka, dari, ko gribi, viņi tur ir pieķerti narkotikas lietojumu un ir bērni pat pazaudējusi tur, un tas, un tik un tā, viņas labā, viņai visi pa labu, un mēs veči esam atmetuši ar roku, jo mēs jūtam sistēmu, ka tas, pie kā dzīvo, tas ir uzvarētājs, ja? Tāds ir vērojums. Otrs ļoti laipni paceļ telefonu, saprot tavu problēmu. Mēs jau saprotam, tas ir ārprāts, bet lūdzu rakstiet iesniegumu. Un tad, kā muļķis uzraksta iesniegumu, tur šausmīgi rūpīgi, un pārsvarā ir atteikums vai pamatojums, pa jebko, līdz absurdam, respektīvi. Un kāpēc mēs ar večiem arī domājam, ka tas tās tusiņš sievietes pret vīriešiem, jo mēs saprotam, ka nevar būt tāda nevarība, tāda nekompetence, gandrīz uz pa jebko. Tur zēns sāk rakstīt absurdus iesniegumus, kurus nevar atmest atpakaļ, un arī tos atmet atpakaļ. Un tad radās tāds priekšstats. Ja? Vēl ko viņi var vienmēr veikt apsekošanu. Viņi var ieteikt mātei, ka viņai jāveda, piemēram, bērns pie psihologa, ja tēvam tā liekas, bet izrādās, ka māte var atteikties no tā. Viņa nevar atteikties, ja bāriņties rīkojums ir, bet rīkojumi ir jātais sapulces, kur speciāli netais, lai nav rīkojums, lai viņai nekur nav jāiet. Vai viņam, kad apmēram tāda kaut kāda organizācija, apmēram tā pastīties, ir utis, nav divnieki, nav nomākts, nav apkakājies, teiksim, mājās nav viss piepīpēs un ledskapī nav tikai pudeles, tad principā viss ir ok. Un pārējos viss jautājums ejiet uz tiesu par saskarsmi. Kaut kā man ir tāds iespējas, kāds tev? Nē, kaut kādā ziņā, labi, tad es domāju, ar ko sākt, ar tiem vīriešiem un sievietēm vai ar to tiesu un saskarsmi. Bet par tiem vīriešiem un sievietēm, es tev nepiekrītu, man liekas, ka tas ir tāds novecojis uzskats, ka atstāja pārsvarā sievietēm, tāpēc, ka padomju laikā tā tiešām bija. Padomju laikā pārsvarā, uzskatīja bija tāds pieņēmums, ka sievietes tur ir apzinīgāks un var sakot, vispār tā bija kaut kā arī iekārtots. Ja vīrietis aizgāja no mājas, viņš ļoti bieži neiesaistījās vairs turpmāk. Vienkārši
kaut kā tā mums bija izveidojusi. Tagad, nezinu, pateicoties visu kaut kam, nezinu, mēs attīstamies, kaut kā mainās sabiedrība, vīrieši vēlas iesaistīties vairāk audzināšanā, un tad arī, tas ir loģiski, ka viņi arī, grib iesaistīties arī pēc tās šķiršanās, ir jāšķirās. Un man liekas, tā ir kaut kāda savā ziņā jauna situācija. Tā, ja paskatās, tas nav nemaz tik sen, cik tur, kādi 30 gadi, ja, kad ir tāda situācija, ka mums ir jārisina, kaut kādā ziņā šādas problēmas. Jā. Un visur pasaulē tā ir arī problēma. Tā ir tāda laikmetīga problēma patiesībā. Tagad, ko darīt, kad tie vecāki šķirās, jo arī kādreiz nešķīrās. Tā kā tas nebija pieņemts šķirties. Tagad mēs akceptējam, mums tas ir normāli. Izšķirties var cilvēki iet skatīt, bet ko darīt? Tā kā ar to mēs neesam īstenībā sakārtojuši. Un tad tas ir jautājums, ko mēs mēģinam vispār darīt. Tur skatāmies, kā Eiropā kā dara un kā pie mums. Un pie mums, man liekas, tā galvenā problēma ir tā, ka tas, kā šobrīd ir, kas vispār ir bāriņtiesa. Viņi tur ir institūcija, kas aizstāv bērnu intereses. Ja? Vēsturiski viņi ir izveidojusies ļoti sen vispār, tur vēl pirms padomju laikiem, tā kā citā gadsimtā, tiešām kā tiesa, kas aizstāv to bērnu intereses, kuriem nav vecāki, kuriem ir nomiruši vecāki. Tur ir tas vārds bāriņi. Jā, bāriņi, jo tas ir bāriņš, tas ir vecs sinonīms vārdam bārenis. Tas ir palicis kā bāriņu tiesa. Bet tiesa, viņa jau nav nenormāli ilgi. Tā kā... Es par šausmu likās, ka tos bāriņus vēl tiesā. Bāriņu tiesa, ka viņš jau tā bārenis viņu vēl tiesā, jā. Jā. Lūk, bet tas ir palicis vecais nosaukums, jo ar tiesu viņam nav nekāda sakara vispār neatkarīgā Latvijā. Tā nekad nav bijusi īsta tiesa. Tas ir vienkārši pašvaldības institūcija, kas lem kaut kādus šos te jautājumus, kas ir saistīti ar bērniem un bērnu tiesībām. Un tas jau ir pirmais kaut kāds tāds, ka ļoti daudz cilvēku ir samulsuši. Vispār, ne visi pārvalda perfekti likumus, pārvalda perfekti kā institūcijas, kuras dara. Viņi tagad ir kaut kādā bāriņtiesā, tā bāriņtiesa kaut ko nolēma, viņiem liekas, ka tā bija īsta tiesa. Tas ir pirmais kaut kāds jau, kad... Un tad, var sakot, arī, parādoties šīm te problēmām, viņiem tika pieliktas klāt tās funkcijas, ka viņi ņemās arī ar tiem šķirtajiem bērniem un kārto šīs te domstarpības, tās tiek nosauktas starp tiem vecākiem. Un tad, man liekas, tā galvenā problēma, ka tā sistēma, kas šobrīd ir, viņa ir tāda ļoti novecojusi. Piemēram, tās ir pašvaldība, vispār iestādes. Kāds sakars? Un viņas lem brīžiem tādus jautājumus, ko, manuprāt, varētu lemt tikai tiesā. Jā, tas cilvēkiem jāsaprot, ka bāriņtiesas nav zem tieslietu ministrijas un arī ne zem labklājības. Viņas it kā ir zem labklājības. Jā, viņas it kā ir zem labklājības, bet tāpat laikā kaut kādas lietas attiec uz tieslietu ministriju, tāpēc, ka viņas sniedz tos atzinumus. Tā kā tiesai. Jā. Un arī ir tās situācijas, ka viņas var pieņemt lēmumus paši, tur izņemt no ģimenes. Kaut kādos brīžos tas ir svarīgi. Ja tur tiešām ir kaut kāds narkomāna midzenis, ir svarīgi, ka tev it kā ir šī te iespēja, bet tāpat laikā to var izmantot arī interpretējot vispār, kā grib gandrīz vai likumu. Es saku, tur, nezinu, man ir bijušas situācijas, kad Liepājā, piemēram, kad ierosina sievietei vecāku tiesību atņemšanu, tā kā iet tas process, kad izskata, tāpēc, ka viņai ir slikti izteikusies, teiksim, par bērnu tēvu. Un tad, kur ir tā robeža? It kā es no vienas puses piekrītu, nedrīkst slikti izteikties par to bērnu tēvu, nedrīkst tā kā bērniem stāstīt, bet tāpat laikā, ja viņš tur tiešām ir kaut ko pāri nodarījis, un tu tur tā kā un cilvēki, ka var vilkt uz kuru pusi grib, kaut kādā ziņā nav konsekvences, var interpretēt, kā grib kaut kādā situācijā. Var sakot, tā nesakārtotība pa tām pašvaldībām, un līdz ar to arī nav viņiem tāds vienots, uzraudzības, principā, nav kur pasūdzēties par to, ja tev ir aizdomas, kad kaut kas īsti nav līdz galam, īpaši mazajās pašvaldībās, kur visi viens otru pazīst, kur ir varbūt kaut kāds klases biedri bijuši kādreiz vai kaut kas tam. Kā īstenībā nekas sarežģīts jau nav, bērna tiesības, jā, tur vispār, ja mēs nevaram par tiesības uz dzīvību, tiesības uz, teiksim, siltu ēdienu, tiesības uz tīrām drēbēm, uz pajumti, protams, mīlestība, kā tur bija vienā dziesmā, mīlestība sastāv vietās, draugiem, mašīnas un citām lietām, bija vienā dziesmā. Tiesības uz mīlestību, elementāri. Un tiesības uz ģimenes dzīvi. Jā, tiesības uz ģimenes dzīvi arī, un tiesības arī, kas nav mazs, arī tiesības uz abiem vecākiem. Jā. Abiem vecākiem. Un bieži vien tā, nerunāsim par to, kur tiešām ir bamžaķņiks, kur sēnsa muteri, tur ir 7-8 dienas koža, sīkais nav rījis, te viņam kaut ko iedod, piķiņš kaut kur aiziet, atnāk tur 7 onkuļi, pīpē vēl 5 stands, tur, pašam mājās hauss, jā.
Bet parunāsim par to, ka tiesības tiem abiem vecākiem, ko es pats esmu piedzīvojis, un arī daudz man, pazīstam vīrieši, piedzīvojuši, ka vienā brīdī viens vecāks, kas jau vispār par to šķiršanos pieminēja, ka nevar zināt, ko darīt, kas šķirās. ir tādi pāri, piemēram, kas viens otru mīl, jā. Aizvien retāk tādi ir, bet ir tādi, jā. Un tad, kad pieņemsim, viens vienmēr bišķiņ vairāk mīl, viens mazāk mīl, kaut kas notiek, nezinu, atsvešināšanās jau kaut kādu gadu, viens otru nesaprot, viens tur kaut kur attīstās, otrs neattīstās, un viens saka, viņš grib šķirties, un viņš nevar izturēt, viņš reāli nevar sadzīvot un izturēt. Tas paliek pārāk toksiski viss. Un viņš pieņem lēmumu iet prom. Un otrs ir tas saucamais atstātājs, kuram paliek aizvainojums. Jo es taču viņu mīlēju, un kā viņš tā, un visādi mums gāja, tas viņu mīlēja, ja? Un tad paliek aizvainojums, un ja tie bērni paliek pie tā aizvainotā, un nedod Dievs tas aizgājies, protams, satiekt citu sievieti, ļoti, ļoti bieži gadās tā, ka viņš tos savus bērnus vairs nekad neredzēt, jo rekā tētim citu sievieti, citu ģimeni, rekā viņš aizgājas sāks noskatīt. Tad ir tā Eiropas stila šķiršanās, kur cilvēki dzīvo kopā, kas viens otru pārāk nemīl, bet vienkārši dzīvot kopā ir ērtāk, finansiāli izdevīgāk, var pabučoties, var arī tur šat pamīlēties, bet, ja otrs tā kā 3 dienas no mājās arī baigi nepietrūkst, ja? Tā kā viens pasaka, klausies, man liekas, kad mums ir jāiet katram savs ceļš, tad otrs īstenībā seņiem arī bija par to sapņojis, un viņi izšķirās tā, kā to mūsdienās sauc cieņpilni. Spēj vienoties. Vienam nesāp sirds. Jā, ej, es arī iešu, lai tev veicās, lai tev arī, ja kaut ko vajag zvani, tu man arī zvani. Un ir tās kaislīgās attiecības, kur viens nevar pārdzīvot, nevar atlaist vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Pa pirmo gadījumu viss tur kārtībā, tur viss redz, tur aliņi kopā dzer, gaļa cep ar bijušiem, ar nākošiem, viss tur kopā. Ja? Kad ir tas aizvainojums un kur bijuši, teiksim, kaut kāds tāds moments, te jau ir sarežģītāk, jā. Un ko esmu pamanījis, ja vīrietis, piemēram, aiziet prom no ģimenes un vienatnē nodzerās viens taps dzīvoklī, tad viņš to bērnu var redzēt. Vēl bērns vienmēr var redzēt tie, kas negrib tos bērnus redzēt. Tiem tos bērnus, Mārtiņ, reizi pusgadā. Jā. Mariņš tā, bet tas gemorojs, jā, un ko. Bet tad ir tādi zēni, kas turpina normāli dzīvot, nedod Dievs satiek vēl sievieti, jā, tas jau ir viņam liels mīnus. Ja viņš vēl aprec viņu, tad viņam ir gandrīz liels sūdi, un ja viņam vēl piedzimst bērnus, tad faktiski viņš ir uz liela riska, ja arī tā iepriekšējā sieva satiek arī partneri jaunu. Vairs tos sīkos neredzēt, jo sāksies atsvešināšanas kampaņa. Un te mēs nonākam pie vārda atsvešināšana, par kur runāja Juris Jansons tiesības, ar ko darīt. Dzīvo Jolanta kopā ar Juriju, Juris iet prom, Jolanta paliek ar meitu. Un viņi stāsta meitai, kāds tētis ir tāds un pamets mūs, dēļ citas tantes, un sāk viņu atsvešināt, un vispār, un sastāst tādas lietas, ka bērns nobloķē telefonu, sociālos tīklus, tētis nevar sazinīt, sāk kārdīties, pēc cik viņš sāk kārdīties, viņi dodās WhatsApp ziņām uz tiesu un dabūna tuvošanās liegumu, pasties, kāds viņš agresīvs, un vienmēr sakot, Džeks sāk lēnām jūgties nost, un tādā garā, un šo te momentu, kad māte nosēdina šo meitu istabā un sastāst viņai kaut kāds vājprāt lietas, ka tēvs grib mani nošaut, un tad tev būs jāiet bērnu namā. Un tāds ārprāts, un tāds tenī brīdī neviens nav klāt, bērns iznāk no istabas jau atsvešināts, nozombēts, un ar to tēvu vairs nekad negrib redzēt. Un tas bija tas, ko runāja Juris Jansons. Ko tur vispār var darīt? Jā, neviens nav tenī brīdī klāt. Es biju maziņš, man izstāstīja, ka, zin kā Amerikā tas kožļins, tur tādi bērni seš tādos tumšos mitos pagrabos kožļins, tās tutti frutti. Es nopietni, tad būs mammai brālēns, tās Viktors Amerikas, reku, tev tutti frutti kožļins, tas tutti frutti kožļins var sev zin, kur iebāzt. Es zinu, kā mazi bērni viņas taisa. Saprot, es arī biju nozombēts, noskaņots. Tā kā es ticēju, ka man tā stāsta pieaugušie. Skaidrs, bērns jau tic. Un tad mēs nonākam pie tās atsvešināšanas, ka bērni paši vairs negrib redzēt savu tēti vai mammu, jo viņiem ir izstāstīta kaut kāda vājprātīga informācija, kā rezultātā viņi var, ko ar to vispār var darīt? Neviens tur nav klātenī brīdī. Jā, tas ir baigi grūts jautājums, jo tāpēc, ka, zini, ir šādi stāsti, kā tu stāsti, un tad ir stāsti, kur patiešām ir kaut kāda vardarbība arī, ja? Un citreiz ir tāda sajūta, ka, mēs, tas ir institūcijas, šobrīd nevar īsti pat atšķirt tās situācijas, kur patiešām ir jāpalīdz, kur ir vardarbība kaut kāda, vai kur varbūt kāds fleitē kaut ko. Bet tas jautājums, ko vispār darīt, labi, es pieņemu, ka tu runāji par sevi tikko. Par sevi vēl par daudziem zēm. Mēs filmējam filmu Nozagtais tēvs, kas nāks klajā aprīlī. Un daudzi veči ar identiskiem stāstiem. Saprot, kamēr es tur kaut kur vazājos, tikmēr es tos sīkos redzēju, tad viņi satika jaunu Džeku.
Un vecīt, un hops sociālai tīkli ciet, visi nobloķēts, un es necēju vairs trubu, un man vairs neatbild, un es nesaprotu, kas ir noticis, un ir sāksies šī te atsvešināšanas kampaņa. Un faktiski visiem identiski stāsti. Kamēr viņai nav jauns džeks, tikmēr viņi vēl, zināt, papras naudu, vai ko palīdzēt, un veči jau grib pārsvarā palīdzēt. Ja nav pilnīgi retīni, kas tur vispār izsvītro šo no savas dzīves, jā. Bet, kad satiek jaunu partneri pārsvarā, tad sākās totāla atsvešināšanas kampaņa, kurā viņš principā neko arī nevaru izdarīt. Un ko tur vispār var izdarīt? Ne, labi, šobrīd pašreizējā situācijā var iet, vienīgais variants ir iet uz tiesu un prasīt, lai nosaka to saskars. Bet tas nenozīmē, ka vienalga pēc tam tos bērnus satiks, jo tāpēc, kad ir vesela čupa, es pieņemu, ka arī tev tie pazīstamie cilvēki. Jā, viņi negrib redzēt, viņiem ir tiesas spriedumi un neko tur nevar izdarīt. Viņi it kā nevar redzēt. Var saukt tiesas izpildītāju, bet tas ir realitātei ļoti neefektīvi, jo tas tiesas izpildītājs viņš aiziet, tā kā tev līdzi un paskatās, tad dod vai nedod to. Bet ja nepild tiesas lēmumu, vai tad nav kaut kāds sots no valsts? Ir sots, bet viņam ir nolīdz. Teiksim, un tā mazākā summa var būt smieklīga, kaut kāda, tur nezinu, pārsimts eiro. Tu to sodu samaksā. Pēc tam atkal tev ir viss tas čakars, tev ir jāsauc nākamā. Nav nemaz tik viegli to tiesu izpildītāju izsaukt. Var sakot, tā sistēma ir ļoti tāda šobrīd grūta, birokrātiska, lēna. Bet tas ir tāds, ko var šobrīd darīt. Ja? Cīnīties kaut kā, nodrošināties ar advokātiem, juristiem un cīnīties tādā tiesiskā likumīgā kārtā. Bet ko vispār uz nākotni var darīt? Kā darīt labāk? Tas ir tāds jautājums, par ko mēs varam paspriest. Teiksim, viens variants ir automātiski pieņemt, ka ir 50/50 šī pēc tam audzināšana. Tas ir viens variants. Jā, pie notāra, jo es atceros, gan tagad es parakstīju papīrus, gan citi zēni, tad bērns paliek dzīvot pie mātes, un tēvs arī var satikt bērnus ar māti, pirms tam par to vienojoties. Man jau, piemēram, bija tā, ka es pēc šķiršanās 2,5 gadus varēju redzēt tās abas meitas, savas, kad vien es vēlējos. Mēs Latviju apceļojām un dzīvojām pa kempingiem un batutiem un šašlikiem. Un tad tieši, kad viņi satika jaunu draugu, jaunu partneri, tieši šī brīdī sākās sūdi. Ja? Pirms tam viss bija normāli. 2,5 gadus viss bija kapitāli. Ja? Ko es vienīgais iedomājos, ko bāriņties plāta rokas, tomēr viņas klātbūtne, bāriņties klātbūtne, jūs redzat, kad es nevaru piezvanīt, ka met nost, jūs redzat, ka es nevaru, jā. Un tas bērns ir, tad parunājot varbūt ar to bērnu, kas viņam ir izstāstīts, jā. Bāriņties saka, tur jau vajag psihologu, bet viņai tas psihologs, un šitien bāriņties ir maitas šitnī brīdī, kad es uzzināju, ja viņas tas uztais sapulstās vecenes, jā, un rīkojums sievietes, ir rīkojums, kad ir jāved bērns pie psihologa, tad ir jāved. Bet viņas vienkārši aiziet aprunāties to māti. Nebūtu slikti. Kā var tā būt, ka meitiņa, piemēram, tur 25. datumā raksta zīmēm, tas labākais teicis pasaulē, 5. jūnijā, 10 dienas vēlāk, atsūta balss ziņa, ka es vairs nekad tev negribu redzēt. Kaut pa vidu nekas nav noticis. Kā tā var būt? Un tur tomēr varētu kaut kā, man liekas, būt tie atsvešināšanas ieļezvet un radīt atsvešināšanas simptomi. Jā. Tas ir tas, ko viņai ir tā iecer, ka to varētu nostiprināt likumā, kad šī atsvešināšana tā ir emocionāls vardarbības forma un ka tad varētu par to vērsties. Bet principā jau tas likumā jau tagad ir. Mums ir likumiskais ietvers. Tad, kad Juris Jansons gāja projām no darba, man arī ar viņu bija kontakts, un mēs esam par to runājuši, ka mums principā ir visi likumi. Mums ir visi likumi, lai varētu vērsties pret šādiem vecākiem. Mums viss ir. Problēma tāda, ka cilvēki nedara. Un tad, lūk, tu man iepriekš jautāji, kas ir problēma. Es domāju, tur ir viss kopā. Dažās vietās tur ir vienkārši kaut kāda ignorance, tāda neieinteresētība, pārāk birokrātiski kaut kāda attieksme. Man liekas, tie cilvēki sev uztver nevis par tādiem palīdzības sniedzējiem, bet ka viņi ir tādi valsts pārstāvi, kaut kāda birokrāta. Tiklīdz tu kaut ko nepareizi izdari, tā tevi soda, kas vispār kaut kāds absurds. Man liekas, sociālajai sistēmai vajadzētu strādāt tā, ka viņi sniedz atbalstu. Jo, principā, tev neliekas tā, ja cilvēki šķirās, tā jau ir krīze. Tā kā normālā situācijā, es domāju, mēs pieņemsim, kad bērnam viņam vajadzētu izaugt ar saviem, ideālā variantā, ar saviem abiem vecākiem. Tas būtu vislabākais variants. Ja tas neizdodas, tas jau uzreiz, tas ir neizbēgami. Uzreiz tā ir kaut kāda krīze, kas ir jārisina. Un man liekas, ka šiem bāriņtiesu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, kas tagad iesaistās, viņiem būtu patiešām kaut kā jāmēģina tā situācija atrisināt. Bet tas, ko mēs redzam ļoti bieži, ir, ka viņi soda un ka viņi tā kā
skatās, kurš tagad kaut ko nepareizi izdarīs, vai tāda ļoti tāda, man liekas, kaut kāda nepareiza pieeja no tāda kaut kāda tieši vispār tāda sevi, ka viņiem bērni neinteresē, pamatoši, kāpēc. Sajūta ir tāda, ka, tātad, kas te ir pa problēmu? Viņi apsako to dzīvesvietu, kur dzīvo bērni, piemēram, kopā ar māti, tur var ne un jauno dzīvesbiedru, telpas tīras, veidinātas, ēdienas ir, alkohols leduskapī nav, mīskasti iznesta, gultas vieta ir, mācība. Jā. Bet nevienam neinteresē, un tas bērns jau to tēti neredz ilgu laiku, jo viņiem ir izskalots smadzenes par tēvu. Un tāda ir ļoti daudz stāst, ka pēc 20, 30 gadiem... Ar mātēm arī, ne tikai par tēviem. Ar mātēm arī, Respektīvi, un cilvēki pēc 20 gadiem uzzināja, ka viņiem ir visu dzīvi melots, ka tas tēcis ir mēģinājis, ka tā mamma ir mēģinājusi tik klāt un nekādu nav varējis. Mums tajā filmā Nozagtais tēvs arī noslēgumā būs viena tāda sieviete, kas uzzināja, ka viņai viss ir par fāteru samaldās, bet fāteris ir zem zemes, diemžēl. Un viņi nevar vairāk viņu satikt un izrunāt šo lietu. Respektīvi, kad telpas veidināts, viss ir normāli, kas tur sirsniņā un dvēselītē un smadzenītē noteiktam bērniņam, ziniet, tā kā padomu laikā, tas jau, kurš tur var ielīst? Un te vēl, ja to bērnu dabūn pie kaut kāda psihologa, viņš tā kā vienkārši nodeklamē, negribu redzēt, darīs pāri, grib man ielikt bērnu namā, slikti izturējies pret mammu, vai mamma izturēsies slikti pret tēti, nomelnojas tēti, jo man jau arī dzīvesbiedrē Lienē mēģis aizbrauc projām, pēc tam mēs saskaitījām 75 WhatsApp ziņām, 0 atbildi, 2 zilu ķeksīši, kad varam satikties. Kas aizbrauc dzīvot tur pie tēva, vai ne? Labi, tur labāka infrastruktūra, labāka dzīvošana, īstenībā tur viss labāk tur tajos ādažos. Bet viņi domā, kāpēc? Bērni mēs dzīvot arī pie tēta, bet kāpēc nevar arī mammu satikt, 2 reizes mēnesī? Un tur neviens vairs neatbild, un viss ir ciet, un viss ir bloķēts, un tu domā, un tu tur brauksi tagad, tur jau tā smadzeņa jau lēnām ir jau apgriezt otrādi, un tas tā kā, nezinu, piemēram, kā Ziemeļkorejā, viņi domā, ka viņi ir pasaules čempioni futbolā, viņiem parāda televizoru, ka viņi vinnēja Brazīliju 6-0 samontātu spēli, vai arī tā kā, saprot? Nē, es to saprotu, jā. Ko mēs varam izdarīt ar to bērna izskalotajām smadzenēm par to otru vecāku, ja neviens nav klāt tajā skalošanas brīdī? Nē, tur man ir ļoti grūti. Iespējams, ka pat neko tur nevar izdarīt. Tāpēc es arī domāju, ka mums ir piekrītu tiesības sardzē, ka ir vienkārši jāreformē tā sistēma tā, lai viss būtu pietiekami caurspīdīgi un vienot, un lai nevarētu vienkārši šādas lietas notikt. Tāpēc es arī pieminēju tas variants, ka automātiski pieņemtu, ja vien vecāki nevienojas citādāk, varbūt viņi grib citādāk, bet ja vien viņi nevienojas citādāk, tad ir 50/50 audzināšana. Mūs atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Tur bērns svaidās no vienām mājām uz otrām, kas varbūt ir arguments, bet tāpat laikā, tad kas ir labāk? Ka viņš nesatiek otru vecāku, vai ka vecāki ir nemitīgi kaut kādā faitā, tur cīnās viens ar otru, ir karš, viņš ir, katram bērnam ir stress, un tā ir vienkārši pretīga, es domāju, sajūta, ka tev tie vecāki, tu varbūt labāk, viņš svaidās pa tām mājām, bet vismaz mēs nodrošinam to, ka viņam būs tie vecāki, jo nebūs ideāls variants, kad izšķirsies un būs ideāli atrisināts, kā bērnam dzīvot. Tā, diemžēl, nevar. Man personīgi no manas skatu punkta, jo man bija ideāli, jo es, piemēram, varēju paņemt meitenes tur uz nedēļu, uz 10 dienām un aizved atpakaļ tieši tad, kad sarunāts, un tās 10 dienas tā māte var atpūsties un braukt, ko grib un izklaidēties, un protams, ka pie manīm bērni ir apģērbīs no galvas skājums veidām un braucām un tusējām, un viss bija normāli. Vēl kas ir jāsaprot šajā jautājumā. Ja, piemēram, vispār, ko es gribu cilvēkiem pateikt mūsdienās, 26. gadā, ja jums liekas, ka cilvēks tāds nenormāli jocīgs, kā var tā tik stulbi runāt un uzvesties, tad nepārdzīvojot, iespējams, visdrīzāk diagnoze. Ir diagnoze, ir šie narcisi, sociopāti, ir džeki, kas visu mūžu nedos, bērnus mātei satikt, lai tikai viņi nekad nav laimīgi bez viņa. Jā, precīzi. Tas pats ar vecinēm. Es zinu, kā viņš mīl viņas.
Un es izdarīšu tā, ka viņš nekad nebūs, lai viņš visu mūžu man pieminēs, kā viņš no manis aizgāja. Bet tā ir klīnika. Tā ir klīnika. Tur darīt nevar neviens neko. Nu, gandrīz neko. Nu, tur ir viss mūsu Stambulas konvencijas un vardarbības kampaņas un tam līdzīgi, kuras tā kā, nu, mums ir čaula, kad pret kaut kā pret to arī jāsniedz, bet palīdzēt mēs nevaram. Pret diagnozēm neko nevar izdarīt. Tiesot kā 10% sabiedrības turklāt ar diagnozēm. Jā. Nu, pieņemsim, man čals vinnēja tiesu par saskarsmi ar bērniem pazīstams, jā. Ar meitu, respektīvi. Un tagad mātei jāved tā meita pie viņa, ir tur tā sarunāts. Te viņai izšāva riepu, pēc mēneša bija insuls pašai, tad insuls muterei, tad uzvārījās motors mašīnai, un tā arī neatved pusgadu. Un tā tiesu izpildītāja, kas tu uzraudz, viņa arī lēnām sāk nosirmot. Viņa saka, es arī vairs nesaprotu. Un tā viņai sāp vēders, bet ir ārsts zīme. Daktars ir tev tādā brīdī partneris, vietējais, kas raksta, ko vajag. Ja? Un bērnam sāp visu laiku vēders, un sāp zobu, un sāp galva. Tu gribi, lai es tev bērnu ar sāpošu vēderu, tagad rauju pa lietu? Bet piekatīsot, piemēram, šāda situācija, kaut kādā ziņā jau var saprast, jebkuru tur vienalga policistu, bāriņties darbinieku. Kas tur ir iesaistīts? Kā lai viņš saprot, kurš te melo vai ne, un kurš saka patiesību? Es saprotu to, tās grūtības un to, ka tas var būt sarežģīti, kaut kādās situācijās. Bet tas vienalga nenozīmē, ka nevar neko nedarīt un atstāt to tādā... Zini, kurš ir maita? Es tev pateikšu, kurš ir maita. Maita ir tas, kurš nesaprot, ka bērniem vajag abus vecākus. Risina savas problēmas ar savu sievieti, 10-15 gadus tu nodzīvoja, kurš bija slikts, labs, kuram cik reizes ir tur kaut ko, jā. Bet tas, kurš izdomā, ka otrs vairs neredzēs sīkos, tas ir vainīgs. Jo mazais nezina, viņš nesaprot tās pieaugušos tēlas, nerubīja vēl, bet viņam tētis ir mīļākais tētis pasaulē, un māma ir mīļākā māma pasaulē. Tas ir tieši tik vienkārši. Ja tas fāters tos sīkos vairāk neredz, vai tā māma tos bērnus vairāk neredz, bāriņtiesai, pat cik viņa pārstāv bērnu tiesības, viena no galvenajām tiesības abiem vecākiem, vajadzētu iesaistīties un klausies. Mīļā draudzene, klausies, kaut kā mums jātiek ir galā. Bet viņi sūt uz tiesu par saskarsmi. Jā, viņi uzreiz sūt uz tiesu, jo tas uzreiz kā noņem no viņiem drusku to atbildību, tad viņiem nav tas jālemj. Jo viņi lemj tikai tajās kritiskajās situācijās, kad tur te ir jāņem ārā vai ka patiešām ir kaut kāds apdraudējums. Bet arī tas, kā tu teici, ir jo, teiksim, par to alkoholu lietošanu. No vienas puses tu saki, ka tur tāpat laikā ļoti daudz vecāku lieto vispār. Vispār Latvijā tas galvenā dzērā valsts pasaulē. Ja? Galvenais visur ir kolosāli. Mēs visiem ņemam nost bērnus. Tu have a drink, tas ir normāls. Latvijā ir tā, ka, piemēram, cilvēks uztais, viņam tur rumu, viņš tur dzēra mājās. Tas apmēram, ka viņš uzreiz vārtās, vemī. Kāpēc cilvēks nevar iedzert rumu ar kolu? Viņš, piemēram, zina sevi, ka viņš ir izdzer, piemēram, 300 gramus rumu ar kolu, viņš ir runātīgs, sirsnīgs, foršs. Kāpēc vienmēr, tur mājās tika lietots alkohols? Tas apmēram izdzer šām pielē, izdzer šām grāzā, labāks garīgais pie teļuka vai pēc vānas kaut kā, jā. Viņi, respektīvi... Bet atkal ir visādi situācijas. Ir situācijas, kur patiešām, būtu tam jāpievērš uzmanību un nepievērš. Un tad šis ir tas, kas satrauc, ir kā nekonsekvence, ka kaut kādās situācijās piesienās, kur varbūt tās nebūtu jāpiesienās, tikai tāpēc, ka viens ir noskaņots, Es uzskatu, ka visi var dzert, kamēr neiestājās finansiālas, sociālas un medicīniskas problēmas. Respektīvi, ja, piemēram, tavu kodienu rezultātā sīkais nav izķemmēts 3 dienas, vai 3 dienas tām pašām drēbēm iet uz dārziņu, ja? Vai viņam nav, piemēram, apgriezt nagi vai netīras ausis, vai attais mājās leduskapu un nav ko rīt, tad ir sūdi. Bet, ja tu, piemēram, mājās iedzer kaut ko, tekilu vai vīnu vai vienalga ko, bet maziņam drēbīts ir salikts, viss ir super, viss ir izdomāts, viss ir izštukots, un tāpēc tam, saprot domu. Tas alkohols ir arī tā, viņš ir tā demonizēts, jo mēs, ka visi tie kodieni notiek kaut kur tur kaut kādas 150-200 km no Rīgas, tie žostkākie. No vienas puses alkohols ir demonizēts, no otras puses, man vispār liekas, ka alkohols ir tāda štela, no kā mums vajadzētu pamazām visiem tomēr kratīties vaļā baigāji. Bet labi, tas ir vispār vēl atsevišķi. Tagad tu nedzeri, ja tu domā, ārprāts, piemēram, es ieteiku no kaut jaunāk, no kaut 10 dienas, es uz zālē, skrienas, baigi nervi vietā, baigi foršā sēkt. Kad tu nedzeri, tad tu vienkārši, kā var dzert, ārprāts, kas tiem kretīniem, kas dzer. Tad pienāk tāds brīdis, ka tā sagribās augstu taliņu, vienkārši augstu, tādu glāzi, tādu norasojušu, ar tādu baltu putiņu augstu, tā
Un tas vaimiņš kājās iestās, čuk, un ārpās cik labi ir iedzert augstu alu. Nu kā var vispār, tas ir, nu, es esmu par to, ka šitādā glāzē, teiksim, šņādi pieliet centimetru no malas, un tā padūs. Oi, jā, žiziņu daudz, ničo, jā. Ne, nu galvenais droši vien, lai bērni nav apdraudēti, vai ne? Jā, klausies, bārņieties baigi lepojās ar 11,800 lēmumiem. Ir mēs 11,800 lēmumu. Kariņš nevarēja pieņemt lēmumu 3 nedēļas no vietas. Es atceros, ka viņš bija ministrs prezidents. Vienu lēmumu nevarēja pieņemt 3 nedēļas. Te ir 11,800 lēmumu. Ko saka Bārņieties asociācija, un pārsūdzēja tikai 2. Viņi saka, tas nozīmē to, ka ar mūsu lēmumiem visi ir apmierināti. Nu tā, tur ir vairākas problēmas. Pirmais, tas, ka tajos lēmumos, tā es sapratu no Tiesību sargu birojas tās darbinieces Lailas Grāvers, viņa arī vienā radio raidījumā nesen teica, ka tajos lēmumos esot ieskaitīti arī tie tiesu atzinumi, ko viņi sniedz tiesai, kad lemj par saskarsmi, ko nevar pārsūdzēt. Tas vispār nav pārsūdzams. To nevar izdarīt. Tas ir dokuments, ko iesniedz tiesā, un visu tu nevar pateikt, viņa melo. Lai gan, tiešām, atkal es gribu pateikt tādu disclaimer, ko sapratu, tas neesmu pateikusi visu laiku. Noteikti ir kādi cilvēki tais bāriņtiesās, kas dara savu darbu labi. Ja? Tā kā es gribu to pateikt, jo tas ir vienmēr pirmais, ko man arī pretī saka, ka nav tā, ka, protams, ir kādi, kas dara labi. Man liekas, tās problēmas taisa visi tie, kas nedara to savu darbu labi. Tas ir tāds vienkārši, ko es gribēju piebilst. Un tad tur ir tādi gadījumi, kad nesaprotami iemeslu dēļ pēkšņi tiesā sniedz tādu liecību, kas ir ļoti pa labu vienam vecākam. Tur tā kā, kāpēc? Vispār neviens jums neko tādu nejautāja, jūs te sakat, pie kā būtu jādzīvo bērnam apmēram. Tādi viskaut kādi gadījumi, un tos nevar pārsūdzēt. Tas ir viens. Otrs tas, ka pirmkārt, tiesāšanās maksā kaut kādu naudu. Tas nav arī pilnīgi bezmaksas pasākums. Tu tur var dabūt to valsts advokātu, bet tāpat tās ir kaut kāds nodevas jāmaksā. Un, tas nav visiem pilnīgi pieejami arī tā tiesāšanās. Īpaši, ja tev, piemēram, iet jau kaut kāds tiesas process ar tavu ekspartneri, ko tu šķiries. Citreiz cilvēkiem iet kaut kādi 10 tiesas procesi paralēli, jo tā arī ir laba vardarbības forma, kā otru piespiest. Vienkārši tu ierosini par vienu, par otru, par trešo lietu, tā kā, ka viņš to vien dara, kā principā staigā uz tiesu un atbild pa visu kaut kādiem sūdiem. Jā, tātad bija šī pazaudējuma. Jā, ko var, tad es runāju par tiem 11,800. Jā, lūk, tas ir, par tiem lēmumiem, tas ir viens, un otrs ir tas, ka cilvēki vienkārši citreiz pat nevis tas, ka viņiem nav līdzekļu, bet viņi vienkārši emocionāli negrib uzņemties vēl kaut kādu tur tiesvedību ar bāriņties. Pirmkārt, viņiem liekas, ka varbūt vispār nav jēgas, ka tur neko tāpatās nepanāks. Tas ir arī administratīva tiesa. Tas, tā kā var sakot, tas viss ir ļoti sarežģīti, un tos lēmumus pārsūdzēt nav tik viegli. Un tāpēc viņi tur tā kā lepojās ar kaut ko, kas cilvēkiem nemazam nav tik viegli aiziet, tur pārsūdzēt. Tas ir gadījums, ka Džeki ir tā novest ar bāriņties, tā novest bāriņties, ka viņi ir ChatGPT kapā 10 iesniegumus dienā. To daudz. Un tik sūta prom, lai viņi tur izskat, jo viņi saka, līdz bezjēdzīgumam. Vienam taisīja sievu 2 reizes, kamēr sīkais istabā taisa 2 reizes vānā pašnāja par 4 klonozepāmiem. Aizmiega vānā. Tas tur sāk braukt, atnāk kaimiņš, tiesa atdod tik un tā muterē sīko. Atdod, viņš ir kā? Viņš čāsties, viņš ir kā Anģis, esmu dienējis specienībā, jā. Es neslaužams Džeks. Es pārdevu autiņu, es pārdevu Harley Davidson moci, es pārdevu visu, un es neko nepanācu, un viņi man salauza. Viņi man salauza ar to totālo bezjēdzību. Es saku, vecais, ka jau autiņu pārdevu nevarēja tā kā mest mieru, atmest ar roku. Met mieru, vecais, saprot. Tu nevar izdarīt, īpaši, ja tas bērns ir noskaņots par tevīm, jā. Ir tādi kapātāji, kas kapā līdz pēdējiem, asinsspiediens ir pie 200, staigā ar sarkanu seju, pulss augšā, bet kapājās pa taisnību, un cilvēki nevar aptvert, ka būtu tāda netaisnība. Tāda netaisnība, nevar būt, jo īstenībā, ja viņš arī būtu baigi varmāka vai vardarbīgais, tas īstenībā tie zēni, kas tad vardarbīgi un varmāks, viņi nospļaujās un dzīvo savu dzīvi, kaut jaunu veceni. Ne visi, bet... Ir arī ļaunie, kas kapājās, jā. Nē, saprot, ir cilvēki, lai vispār visas šitās diagnozes, tur ir spektri vai ne, un par to var tad runāt atsevišķu tev raidījumu, bet ir cilvēki, kur vienkārši grib turpināt kaut kādu kontrolēt. Ir tādi gadījumi, bet...
tieši šitajā visā kontekstā, par ko mēs runājam. Jo, ir šitādas lietas un vardarbība vispār kopumā, mēs nevarēsim pilnībā novērst. Nevaram mēs novērst to, ka vairs nebūs vispār vardarbība, viss tagad baigi labi viens pret otru izturēsies, tikai draudzīgi būs. Tas, ko mēs varam mēģināt, ir vienkārši pēc iespējas sakārtot visu šo tiesisko likumisko sistēmu, lai situācijās, kad kāds rīkojas nepareizi, to var ātri apstupēt, viss mums ir tur skaidrs, ko mēs pieņemsim gadījumos, kad neļauj satikt otru vecāku, ko mēs uzreiz rīkojamies darām. Mums viss tas šobrīd ir tik lēns tas process, kamēr tur viena institūcija ar otru sazinās, viss tāds. Bērns jau ir izaudzis gandrīz vai pa to laiku, kamēr tu tur tikai cīnies. Un tā ir tā viena lieta. Šitas, starp citu, ko tu teici par to, kad iesaka, tur, ko tu ņemies vispār pagaidi. Arī bija konference pagājušajā gadā visiem šiem darbiniekiem, kas ir ar šīm lietām saistīti, un tur bija viena tiesa izpildītāja, kas uzstājās ar prezentācijām, un man bija vislielākais pārsteigums, es nenosaukšu tagad vārdu uzvārdu, bet tur var paskatīties SOS bērnu tie ciemati rīkoja. Un viņi tieši šito teica, ka, ziniet, un es citreiz saku, bet varbūt pagaidiet tos 18 gadus. Un tad jūs varēsiet ar to bērnu satikties un tā kā viņam izstāstīt visu patiesību. Bet tas ir... Es tev pastāstīšu kaut ko trakāku. Man vienam zēnam arī saka, bet izaugs tas bērns un viņš visu sapratīs. Kā tur tas viss notika īstenībā. Viņš saka, jā, bet es jau gribu redzēt, kā tas bērns izaug. Un kā domā, ko viņš saka? Bet vai tad jūs neredzat viņu Instagramā? Tas ir šitā runā, tas ir vispār... Un tas ir no bērntiesam arī vecins. Man vien teica, Āne, ko tu klausies, nekad tu precējies, kas tu neredzēji, Johaidī? Es saku, jā, es kāds dienā redzēju tādu bildi, kā pēc 7 gadiem es tur šķiros, un kā es varu sīkot, es redzēju, tas ir nenormāli, ko es man dzīvot mācat, jā? Un tur viss kaut kas ir tāds interesants, vispār, ka par šit runā. Galvenais viss varētu būt elementāri. Piemēram, man arī pašam personīgi es klausies, tā kā agrāk. Es varu dabūt meitenes, teiksim, katru weekendu, vai tur nezinu, pieņemsim tādā garā, ja, un dod naudu, un tā kā agrāk satieku, un mēs braucam, es kaut ko pērku, man pateica telefonu, tā gan nebūs. Un tad brīdī es sapratu, ka bišķiņi ir jānomierinās, jo ir uzdevums otram cilvēkam, lai nav mierīgi un labi. Un tas ir arī večiem, citreiz viņiem tas pielec. Ka nebūs, ka te nebūs, ka otram nav intereses uz mierīgu dzīvi tā lai abiem. Ja? Man vispār ir interesanti, viena meita 13, ko es redzu, regulāri, tikai Ziemassvētkos bija pie manīm, ja? Otrs neesmu redzējis, faktiski 4 gadus jau. Tā ir pilnīgi šībērs ciet, kas grib nošaut māmu, ka es viņu pazemoju internetā, ka es par viņu irgājusi internetā, saka tieši kā. Bet labi, tu viņu esi apsūgājis internetā. Par meitu, ka es ņirgājoties par meitu, kas ir pilnīgs totāls absurds. Es domāju, varbūt esmu bijis vienkārši kaut kādā bezapziņā, es apzināju visus tiktokers populārākos Latvijā un Instagram cilvēks. Viņi saka, viņš tāds vidīgs nekad nav bijis. Bet, kas attiecās par to dzīvesbiedru lamāšanu, katram cilvēkam ir viena līnija, kurš viņš pārvēršās par dzīvnieku, jo tev neatņem firmu, tev neatņem mašīnu, tev neatņem naudu. Tev atņem daļu dvēseles, daļu tev asiņu, tev atņem. Tev aiziet šībērs ciet, un tu pats brīnējies, kā tu psihopāts paliec. Tu nevar, pēc tam tu tā sēdi, varbūt vajadzēja, ir īpaši visiem no malas, kur nav tajā situācijā. Viņi redz šo, tieši tā. Viņi redz šo. Jā, tas vienkārši ir aprobežot cilvēku. Piemēram, man jau no pusauģu gadiem, piemēram, es redzu, ka viens uz ielas otru sit. Man vienmēr interesēs, kāpēc? Ja kāds, pieņemsim, kamerā bļauj, es vienkārši, es to idiotu, es nezinu, ko es viņu izdarīšu. Tad parasti cilvēki redz, aprobežot cilvēku, viņi neredz saturu, viņi redz vienmēr formu. Uzbudināta seja, skaļa balss, nikns tembrs. Kāpēc? Kāpēc tas cilvēks tā? Kas viņu līdz tam ir novedis? Ja? Labi, bet tā mēs, protams, varam braukt baigā mikrokosmosā, bet šito, man liekas, aizdomāties... Katru var izvest, tic man, ir bērni pašai? Jā, tas īstenībā, tas ir vēl viena lieta, kāpēc man šis jautājums tiešām ir personīgi svarīgs, jo man ir 2 bērni, jā, bet man ir visi kārtībā, bet mani satrauc tas, kad tas, ko es esmu sapratusi uz šo topiku ņemoties, kad principā mēs vienā brīdī, jebkurš no mums varam nonākt tādā situācijā, mēs neesam neviens aizsargāts. Pačukstēšu. Mēs esam nedroši. Pačukstēšu. Tas nenotiek uzreiz. Manā gadījumā, piemēram, bija kaut kāds dažādi gadījumi. Gads, pusotrs,
kad ir skaidrs, ka iet uz galu, un tu tur mēģini kaut ko, bet tu saproti, ka tu nevari arī iet baigi pret likteni. Ir tāda sajūta. Ir tā, varbūt es nezinu, es piedzīvoju, ka es dzīvē, kad, teiksim, vai draugiem vai draudzinām kādu pazīstam, tas kā lēnām attālinies, un agrāk ir tusēts kopā, un tas, bet nav tā kā vairāk, tā kā vienkārši tā kā dzīve ved prom, bet tas nenotiek uzreiz, tas ir vismaz gads. Citi dzīvo, man liekas, ar sarunu sagumā mēs piemēram Mārts Judzeriņš, 17 gadu laulībās, tur viņš gribēja šķirties, bet viņi nav devuši šķiršanos, viņš ir gājis prom kaut kāda cita sieviete, un pat cik viņš nav šķīries, viņš tā kā ir laidējis pa kreisi, bet viņš gribēja šķirties, un viens otru ienīst īstenībā, bet nešķirās. Nu tas šķiries, tad dod to šķiršanos, bet nedod jau to šķiršanos. Saprot? Un tas ir tas ārprāts. Un zini, kas vēl ir liela nelēma, ko mēs neesam mūsu sarunā pieminējuši. Kaut kur tur vienmēr apakšā ir piķis un māja. Māja, tas par tām šķiršanās lietām, nekustamais īpašums un kaut kur ir māja. Un kas ir interesanti, kas ir stulbākais, ka vienmēr vienam vai otram jau kaut kur ir jau kaut kas cits. Tā kā attiecības. Jā, un kas man sāp sirds, teiksim, pa večiem, ja? Es zinu tādu stāstu. Kroči Džeks vienās kopā ar sieti, viss baigā mīlestība, visi 2 bērni, šis sāk baigi rukāt. Viņam jārukā baigi daudz, piķis ir baigākais, bet viņi tur paugst, viņam 12 stundas, tad jau 16. Kaut kā tur tā ir. Un vienmēr sakot, un šis svētdien mīlējās ar savu sievi, es tev mīlu, es tev arī. Pirmdien no rīta viņš 7 aizbrauc uz Šanci, un viņam kaut kur jāpaliek Liepājā, un tad atpakaļ uz Rīgu, viņš atbrauc trešdien mājās, un mājām dzīvoklī nav neviena mēbele, virtuve noskrūvēt, galdi, skapi, gultas, viss ir ārā plikas sienas, sievas nav, sīko vairāk nav, viņa ir cits Džeks bijis jau 2 mēnešus, viss ir sakārtots, šis dabīgi ārdās, šim tuvošanās liegums, šis neredz sīkos, un viņam vienā momentā, un šis sāk kosni arī biznesa sečkarē, viņam vienā brīdī vairs nebija ne sievas, kas bija visi viņa identitāte šī ģimene. Ne sievas, ne bērnu, arī dzīvokļi viņam attiesāja, ne darba, arī ne piķis. Tas bija 2 mēnešu laikā, viņš bija faktiski, gan izabomzi. Viņš ir, pēc, es arī cilvēks bišķi pazīst, nekad nepateiksi, kad jau ir cits plāns top tev aiz muguras. Šausmīgi stāsts, tie tādi maniakāli varianti, jā, tādi. Bet piekritīs šitai lietai. Es esmu, viņš arī nav eņģelis, varbūt viņš tur nezinu, tā sišana, ko es lieku, tas ir sūds trakākais, ir, kad cilvēks kopā ar otru. Tas ir īsti trakāk, tu jūties ar otru kopā totāli, gan siedziņš, absolūti nenovērtēts, nesaprasts, tā kā, ka tu vispār, ka tu esi šī ģimenē vientuļš. Tas lielākais arbēts, ka tev dvēseli, tu saproti, kad ir, un es jau nezinu, kā viņš tur ir izpildījies pret viņu, bet tas arī ir jāmāk, tu atnāc uz mani, tur šeit virtuve noskrūvēt. Tu iedomājies, saņem virtuve, viss tā augšā un apakš viss nekā nav. Gāzes plīts stāv vien tāda stāv, un viņš saka, tas ir nākošais, un arī dabīgi, kad ārdās jau tas, kuram, ja es tev nozaugu maku, man viss ir normāli, man tagad tavs maks ir, droši vien piķis iekšā. Tu jau ārdies. Atdod man maku, un es paskatījos, kā viņš ir nenormāli, viņa kliedz, paskatījos, kā viņa ārdās. Un viss tiešām ļoti agresīva sieviete. Kas jums notic? Es ķeriet viņu pagāju, izstāstiet visu mierīgi. Es neko nevaru mierīgi. Viņš taču nenormāli, es paskatījos, kas, un viss. Un beigās un tur ir tas ārprāts. Jā, bet šis ir tas, ko teicu, par to, ka nevar brīžiem zināt, un piekritīs man, kad vispār tādas pārīšu attiecības, starp vīrieti un sievieti, man liekas, līdz tam tādam stulbu un debilismu līmenim, līdz kam var nonākt šajās attiecībās, mēs visi zinām. Jo tāpēc, ka tas ir, tu viņus skar ļoti personiski tev. Mēs zinām, kā mēs pazīstam viens otru, ja mēs esam partneri ilgi pazīstam, zinām, kā aizskart, kā vispretīgāk pateikt, kā un arī izvalk viens no otra kaut kādā ziņā neglītās puses. Es tiešām tā uzskatu, ka tā ir, ka mums tas ir kaut kādā ziņā jāpieņem un ka brīžiem mēs tā kā nesaprotam tiešām, kas tur ir noticis. Bet tas, ko tu teici, ka kad šķirās, un nesola viens otram visu atņemt, vai nedraud ar kaut ko tādu, bet vienkārši pieņem, ka labi, es tev neciešu, es vairs tev negribu redzēt, es tev negribu dzīvot, un vienkārši mēs izdomājam, kā mēs sadalām visu, kas mums ir, un kā mēs tālāk audzinām bērnus. Man liekas, tā tam vajadzētu būt, un ka sistēmai vajadzētu būt sakārtotai tā, lai šiem cilvēkiem palīdzētu tajā brīdī. Jo tā taču piekritīs ir, tas, ko tu teici, visas tās pašnāvības un vispār, arī, man liekas, kā mēs varam domāt par kaut kādu valsts izaugsmi un ka mums
mums būs cilvēki, kas gribēs maksāt nodokļus, te veidot savus biznesus, visu kaut ko darīt. Ja 50% tagad laulība tiek šķirtas, ja, nu, tad vēl labāk. Un tad cik tur vēl ir tas procents, kur ir, teiksim, šajos murgos iekšā? Gan finansiāli, gan emocionāli, visādos veidos laiku patērēt. Tas viņš nevar pilnvērtīgi iesaistīties. Es zinu 3 pāris, kas dzīvo kopā, kur abi zina, ka otrs lēš pa kreisi. Sieva zina, ka vīrs lēš pa kreisi, un vīrs zina, ka sieva lēš pa kreisi. Dzīvo vēs kopā, viss normāli. Autiņš līzingā, māja līzingā, viss tur iekārši, ka viņš šķirties, tas būs tik dārgi. Zini, tas parasti arī tās moments, ko esmu ievērojis. Džeks rukā, tas ir tās mans vērojums. Arī sievietes dabīja rukā. Džeks rukā, nenormāli rukā, un hops viņš kaut kā nesaņem kaut kā tādu, tādu mīlestību vai atbalstu, kaut kā viņš drosmīgi strādā, un viņš kaut grib, un sievē sāk trūkt uzmanības. Klasika. Sievē trūkt uzmanības, tu jau tikai strādā, tu tikai darbā, tev vispār kaut kas interesē, mēs nekur neesam aizbraukuši. Un viņš tā klausies, tu vispār zini, kāpēc tu sēdi tajā baltajā dīvānā lielajā pie tā televizora, tas džakūzījums mājās, tāpēc, ka es visu laiku rukāju. Un brīdī sievieti izvēl pīķi, tūzi, trumpu, tad tu gribi teikt, ka es esmu nulle. Tas ir tas, ko tu gribi teikt. Tad tā arī pasaki man. Es tev labākos gadus atdevu cūku, tu tāds. Ir noteikti arī šādi gadījumi, piekrīst, kad ir daudz un tu man tikai ar naudu vicinies, iebāz to savu naudu, zini, kur viņš saka, kas tie pa kažociņiem, kas tie pa zābakiem, kas tie mums tādi pa braucieniem, kas tas mums vispār pēdējie 10 gadi. Un sākās kaut kāds šitāds, un tad tur ir alkohols iesaistīts, viņas pļauj viņam feisā, tas pļauj pretī, tā gāž viņam polām, tas sit pretī pļauku, vardarbību ģimenē, viss. Un jaunieši, ko skatās, ko mēs tagad dzirdam, nafīgi bērnus. Jā, precīzi. Tas nav laba reklāma, un demogrāfijas problēmas nerisina. Viņiem kaut kur ir taisnība. Kaut kur ir taisnība. Jo vispār, ja aiziet pie psihiatri, psihoterapeiti, kur ir visas psiholoģisko traumu pamats? Bērnībā. Ģimene. Jā. Kas ir viskaistākais, kas pasaulē ir? Bērni. Ģimene, bērni. Ne, un šitas ir tas, ko, starp citu, arī tieši tā, arī mums valstī, teiksim, domājot, tur vienmēr saka, tur mūsu pamats ir ģimene, mūsu nākotne ir bērni. Bet tiklīdz ir šīs te problēmas, tā ir, jūs tur vienojaties savā starpā. Ko jūs to savu netīro veļu mazgājat? Bet, saprot, mēs it kā sakam, ka mums ir svarīga ģimene, bet mēs nevaram sniegt cilvēkiem atbalstu, kur ir principā krīzē. Es uzskatu, ka tie 2 cilvēki, viņi krīzē, viņi ļoti bieži nesaprot, ko viņi dara. Vispār vēl viena ideja, varbūt atlikt to, pieņemsim, šķiršanos, viņi šķirās, bet to tiesas procesu un visu to, kas tur ir tas likumiskais, atlikt uz kādu gadu, lai norimstās. Nebūs, viņas būs džeka. Nezinu. Džeka būs cita vecina, viņai būs cits džeks. Ja ir tās attiecības sev izsmēluši asums, ja nav mīlestība, ja nav siltuma sirdī par to otru cilvēku, tad jau tur vairs neko nevar darīt. Nē, tas ir labi, lai izšķirās, bet vienkārši kā var pēc tam patiešām, normāli, zini, jo tu izšķiries no tā cilvēka, bet tu jau, kaut kādā ziņā arī no viņa neizšķiries, ja tev paliek tie bērni. Viņš tev vienalga būs tūs cilvēks. Te ir jābūt pieaugušam cilvēkam. Jāsaprot, tas ir tēvs. Tieši tā ir jāsaprot. Un, man liekas, ir jābūt tam atbalstam, un tad tas mums ir jāizdomā. Valstī, kas ir tas atbalsts, ko mēs sniedzam tajās situācijās, kur nevar. Vienalga, viena dēļ nevar, otra, abu dēļ varbūt nevar. Varbūt abi ir tādi. Un ko mēs darām? Tas ir tas, jo šobrīd netiek darīts nekas. Mums ir 15 gadus runājam, ir jādara. Un es tāpēc, kāpēc? Es tikko sapratu mūsu sarunas laikā, kāpēc. Jo kamēr ir ģimene, teiksim, tētis, mamma, 2, 3 bērni, tikmēr tas valsts ir izdevīgi. Fāters rukās. Jo tāpēc, ka ģimene ir galvenais. Viņš pelnīs piķi, viņš tos bērnus ģerbs, viņš pirks kombinezonus, viņš pirks paiku, viņš ņems māju kredītā mašīnu, viņš sildīs ekonomiku. Viņi vārīs putru vai cep soli, pušķos māju. Tu jau iet uz darbiem arī sievietes. Cilvēki rukās, jo ir mazie, baga atbildība. Un valstī ir izdevīgi tādi cilvēki, kas rukā, kas silda ekonomiku, kas maksā nodokļus, kas visu kaut ko pērk, silda ekonomiku. Ja jau ģimenes vairāk nav, visi jūs valstī neesat vairs interesanti. Kaut kādā ziņā tā sanāk. Es nedomāju, ka tā ir tāda sazvērstības teorija, ka tiešām tā notiek, bet kaut kādā ziņā. Kas tiem bērniņiem, kur tad bērniņi grib dzīvot? Es pie māmas, tēti, gribu satikt reiz mēnesī. Nē, tēti negrib satikt, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir nošaut māmu un vispārībā, tad man būs jāiet bērnamā, ka viņš māmu nošaus.
Ja? Nu, es tieši šitie te, un viņi arī īstenībā tur neko, bet klausies, interesants moments, ko tad darīt? Un ir tā saucamā, esmu dzirdējis, ģimenes tiesa. Ģimenes tiesa, kas tas tāds? Kas tas tāds varētu būt? Kā tas notiekās? Jā, nu tas ir tāds, kur citās Eiropas valstīs ir tāds modelis, katrā bišķīt atšķirās, bet tā doma ir tāda, teiksim, mums šobrīd laulība tiek šķirta civil procesā, ja? Un tad tas ir tāds process, kurā principā, teiksim, arī dalīt kaut kādu mēs īpašumu civil procesā varam, vai kaut kādu savus, jebkādas domstarpības, nezinu, par kaut kādiem parādiem, to visu mēs varam darīt civil procesā. Un tad sanāk kaut kā, ka tā laulības šķiršana, tiek pielīdzināta, principā, kaut kādām citām lietām, kas taču ir daudz maznozīmīgākas. Tur iedomājas atšķirība, tur kāds tev ir naudu parādā, jā, vai arī tev bērns tiek ņemts nost. Tas būtu viens, kad viņas netiktu skatītas šīs ģimeņu lietas kopā, tie tiesneši, viņi būtu specializējušies un skatītu tieši šīs lietas, tikai ģimeņu lietas un specializētos uz tām. Un tad tur ir jautājums, kā tā institūcija tiek veidot, vai tā ir kaut kāda tur viena ēka, vai tās tur ir, nezinu, reģionāli kaut kāds, kur ir šis tiesnesis sadarbībā, tad jautājums, kas tur ir. Man liekas, tāda bāriņtiesa vispār. Prom apvienot ar kaut kādu sociālo darbinieku. Protams, sociālais darbinieks, viņam daudz funkcijas pārklājās tur ar tiem bāriņtiesām arī. Viņš tur var apsekot, visu skatīties. Plus kaut kāds psihologs tur ir iekšā, tāda komanda, kas principā tā kā kopā vērtē katru to ģimenes situāciju un viss, kas ir saistīts ar to viņu šķiršanās lietu, vērtē kopā. Un tādā veidā var izvairīties no tā, kas šobrīd ir, ka tur ir kaut kādas paralēlas lietas, tad kaut kas notiek bāriņtiesā, kaut kas tur vēl policijā citreiz notiek, kaut kas tā, un tās institūcijas savā starpā īsti tā kā nesadarbojās, tad tas tiesnesis atnāk uz to tiesas sēdi, kas viņam ir, tas viņam ir. Katrs ir sanesis kaut kādus savus pierādījumus, kaut kā tur ir bāriņtiesa, un var sakot, tas ir tā fragmentāri ļoti, un tad tur arī var pazust viss kaut kādas tādas lietas, kas tad patiešām tur notiek. Un tad it kā, ja būtu tā, šī pieeja tāda vienkārši nopietnāk, skatīties uz šīm šķiršanās lietām, izdomāt kaut kādu to sistēmu, kā mēs speciāli risinam šīs šķiršanās lietas. Mums ir savulaik Bordāns izveidoja ekonomikas tiesas, kur tagad arī tikai tos jautājumus skata. Iespējams, pēc līdzīga principa varētu izveidot, kur skatītu tikai šīs ģimeņu lietas un bērnu lietas arī. Jo man liekas, ka tas arī dod kaut kādu tādu signālu, ka mēs patiešām, es domāju, tur vairāk politiķi, ja tur vara, ka viņi patiešām, ka mums patiešām ir svarīgas tās ģimenes un bērnu, un ka mēs gribam palīdzēt cilvēkiem civilizēti izšķirties un ka viņi spēj arī turpmāk normāli dzīvot. Izšķīrās. Klausies, es varu satikt tur puiku, nezinu, tur piemēram 5. datumā. Labi, paņem 5. tad kad tu atvedīsi sevi un viss. Tas būtu vislabākais. Bet gan sievietes, gan arī vīrieši iedomājās, visi tagad tie bērni pie manis viņi te dzīvo, ko tas tur vēl te liek? Un tas ir reāli intelekta jautājums, tāds emocionāls inteliģents jautājums, ka no kurienes tad instants zinātne tev tie bērniņi ir un radās un ar ko kopā. Bet kaut kā pēc tā šķiršanās gribās tā kā to attiecību izmest ārā un tā kā no baltas lapas, kur vairāk tur tā otra vecāka nav. Vienkārši, ko tu paņēmas līdzi, kas tev es kaut ko tur biju sarakstījusi, dažādas lietas, kaut ko mēs izrunājām, vai, piemēram, viena lieta, ko mēs nepieminējām, un kas man liekas, ka ir jāpiebilst, ir, tu jautāji, teiksim, arī, kas viena no problēmām, kāpēc tur tās bāriņtiesas tik neinteresētas. Viņi paši attaisnojas arī ar to, ka viņi ļoti pārstrādājušies. Ka viņiem ir tur darbu visu laiku pāri galvai un trūks darbinieku. Un arī piekritīsim, tas darbs varētu būt pretīgs. Īpaši, ja tev ir jāiet uz kaut kādiem tur midziņiem, kur tiešām tev sirdrauji varbūt tās ārā, visi tie skati. Bet viņi ņemās arī ar tādām lietām, kā kaut kādas notariālie apliecinājumi, kaut kādas mantojuma lietas, parakstus apliecina un tam līdzīgi, kas bija savulaik iedotas tādas funkcijas tur pagastos. Tāpēc, ka tas ir lētāk pie bāriņtiesām kārtot, viss nebija arī visur Latvijā notāri pieejami tik viegli. Viņiem iedeva šīs funkcijas. Un tas aizņem ļoti lielu daļu viņa laika, un tas ir pilnībā bezsakars. Kādā sakarā šie cilvēki, kuriem nav juridiskas nekādas izglītības, lielākā daļa ir
izbijuši skolotāji, nu, labi, es negribu teikt lielākā daļa, jā, tur kāds pieķersies ne variem, bet liela daļa ir izbijuši skolotāji, viņi kārto šādas lietas, kas būtu jādara notāram, un lieta, un galvenais, ka viņi, es esmu dzirdējusi, ka negrib atteikties, piemēram, no šīm funkcijām, jo tie ir paši ieņēmumi. Tur, nu, teiksim, cilvēki, kas ir strādājuši valsts pārvaldē, zina, ka tur tos var tērēt tur pāri kalendāram gadam, nu, var sakot, kaut kādāk brīvāk. Var sakot, šī lieta viņiem ir vienkārši ērta, ka viņiem ir tā funkcija. Un tas arī ir atbildi uz, nu, man liekas, tādu fundamentālu jautājumu, ka šāda kārtība ir ērta. Vienkārši ir ērti, tā kā ir, nav čakars. Kāds kukulīts arī gan jau kaut kur parādās. Nu, lūk, es neizslēdzu. Nevar pieķert pie rokas, bet... Ja skatītāji nesaprata, tad, restīvi, ja bērns manto kaut ko, manto dzīvokli, vai vispār kaut kādu mantojumu bērniem ir, tad bērnam ir aizbildnis, piemēram, kaut kādu vecmāmiņu kaut kādu. Arī tad, ja tikai viens nomirst vecāks un viens paliek. Tad bāriņi ties uzrauga, lai tas pieaugušais nevar ar to bērnu mantojumu darīt, ko viņš grib. Jā. Tu uzraugi bārniņties, bet ja pieaugušais iedod bārniņties ar kukuli, tad viņš tik un tā var rīkoties, kā viņš grib, un uzsist to dzīvo gaisā un sīkiem atmest kaut kāds 20 štukas. Restīvi, un bārniņties nodarbojas ar tādām štēlēm. Nu, viņi nodarbojas ar šādām štēlēm. It kā viņi pārstāv bērnu tiesības, un it kā bērnu tiesības ietver sevī. Tiesības uz mantojumu. Bet tur pat nav tikai bērni. Tur es saprotu, ka par šiem pakalpojumiem var pieteikties arī, nu, vienkārši. Tur var cilvēki kārtot šīs lietas arī. Tā vienkārši tāda papildu funkcija tām, man liekas, Rīgā nē, tās ir kaut kādās tajās pašvaldībās. Bet tas vēl pilnīgs vies. Kāpēc kaut kas tāds ir? Nu, ņemam nos, nu, tad viņiem būs vairāk laika, tas mums nebūs jāčīkst, ka nav laika, lai izdarītu lietas. Zin, tur citreiz saka, nevar lēmumu uzrakstīt, jo es slima. Pēc tam atvaļinājumā. Tad vēl kaut kas. Un viss pārceļās. Bērns pa to laiku aug. Tā kā viss mainās, viss notiek šobrīd. Jā, un tad tā bērnu atsvešināšanas diena pasaulē ir 25. jūnijas. Ir tāda diena pilnīgi. Jā, man šodien atsūtīja Jelizaveta Korotkova, ar ko es arī šeit runāju. Viņa man atsūtīja, es tev tūlīt izlasīšu, ka ir International Day Against Parental Alienation. Un izrādās, ka viņi tur kaut kā tomēr var to atsvešināšanu pierādīt, bet Latvijā esot problēma to, ka valsts valodas centrs vispār negrib atzīt tā terminu kā atsvešināšana. Nē, nu labi, tur ir, Jelizaveta, manuprāt, izmanto to vecāko atsvešināšanu, un tas ir, es vienkārši arī kā filologs pēc izglītības, tur ir problēma, tāpēc, ka kā vecāki savā starpā tiek atsvešināti, nu tā kā, ja tu iedziļinies, tas ir jocīgs. Jā. Un man bija priekšlikums bērnu, kas ir mazliet sarežģīgāk, klamzīgāk, bet bērna atsvešināšana no vecāka. Nu, ka tad ir skaidrs, par ko tieši ir runa, bet, nu, tad, ja viņi ir vērsusies valsts valodas centrā, tad man ļoti interesē, kā viņi iztulkos šo. Jo tā ir, protams, par to terminoloģiju, tas vienmēr ir, nu, kaut ko var ieteikt sievietēm, vīriešiem, pēc iespējas ārāk doties uz tiesu par saskarsmi ar savu bērnu. Nē, nu labi, vispirms varbūt mēģināt vienoties. Nē, tas ir, ja neizdodas. Zinām, man, kad es, piemēram, stāstu čomiem šo savu situāciju, viņi saka, nu, bet tu ar viņu runāt mēģināt. Parunā, jā, tu esi parunājis, ar viņu parunāt. Viņi saka, tu ar viņu runāt mēģināt. Bet tas ir normāls jautājums. Protams, ka visi ir bloķēts un neko nevar e-pastu uzrakstīt un neko nevar uzrakstīt, pēc, ka suns jau zina, ko ir ēdis un visi nobloķēts, jā. Labi, vien bērnas redz, bet tas tā. Bet, ja gadījumā bērnam būs jau notikusi smadzeņu skalošana, tad jūs visdrīzāk nevarēsiet izdarīt neko izņemot, ja vien jūs dabūsiet to bērnu maksimāli ātri pēc tās smadzeņu skalošanas uz sarunu, kurā maksimāli neaizvainojot otru vecāku pastāstīt, ka nu, tā īsti nav. Tas, nu, kad īsti jau tā nav, nu, kā tur stāst, bet ja jau nav tā, kā otrs stāst, tas nāk, ka tas otrs melo, tad teikt, ka tas otrs man melo. Tā ir sarežģītākā situācija dzīvē. Kad viens vecāks, otrs vecāks, kur ir bērns, un mēs nesīdamies pa māju, mašīnu vai naudu, bet pa dzīvu cilvēciņu. Piemēram, es tevi ienīstu, un tu ienīsti mani, bet viņam, gan tu esi mīļākais cilvēks pasaulē, un ja es ienīstu, piemēram, tevi, es ienīstu tā cilvēciņu mīļāko cilvēku pasaulē. Un tas ir tāds psiholoģisks vājprāts, ja, ka veči vienkārši, saprot, ka, nodzarās jau arī, saprot, ka tas ir tāds, ko esmu runājis ar tādiem čaļiem ar apgriezieniem, biznesmeņiem, ar labām naudām. Viņi saka, Āņģa, es visu dzīvi esmu varējis sakārtot. Esmu visu atrisinājis, visu sarunājis. Ar naudu, bez naudas. Es pirmoreiz dzīvē nevaru atrisināt neko.
Nu, jā, tas ir neko nevaru izdarīt. Un man no tā, man šeit 3 sučki, no tā, ka es nevaru te neko darīt. Es ar vienīgais trīciešu roku, jo džimbim ieliet vienkārši un kolu pieliet klāt. Un iemest ledā izskautā, bišķiņi atlaiž, ja? Nu, protams, ne, pēc tam pohus un tā. Bet, jā, tā ir super, viss sarežģītāk, ārprātīgākā. Un Latvijā daudz ar to mocās. Neviens par to negrib runāt, jo Džeki par to negrib runāt, jo tu esi lūzers, tu netiec galā tur ar dzīves, sievieti ar iepriekšējām attiecībām, un arī negrib tur visu. Vispār tā kā apkainojums kaut kāds. Tas tāds apkainojums, jā, un sievietes arī negrib, kā tad bērni negrib mammu redzēt. Nu, kas tā pa māti, ko bērni negrib redzēt? Tas gan, ka bērnam smadzenes 3 reizes apgriezt otrādi, jo tā mamma, kas ir galvenais moments, es zinu, čaļus, viens ir avarējis 2,5 promilēm ar 2 sīkajiem, abi bija bērns slimnīcā, viņš vairāk neredz. Un otrs bija piekāvs muteri, bija baigs smagais konflikts mājās, viņš uzzināja, ka viņa ir mīļākais, viņa, tur šausmīga buķeta ar vaiprātīgu pazemojumu viņš saņēma, kā rezultātā viņš viņu piekāva. Un viņš pagriež galvu un 2 metru aiz muguras stāv abi puikas, kas nekad mūžā neaizmirsīs to skatu, kā fāders. Un tur ir skaidrs. Nost. Es zinu, kāpēc es viņus nekad neredzēšu. Bet ļoti bieži tā, ka nekad nav noticis nekas. Fucking aizvainojums. Nu, lūk, un pat šitas ir tas. Un tur ir arī cita starpā. Mums šobrīd, man liekas, likums īsti neparedz, bet pieņemsim šādā civila procesā, ja tu melo par tādām lietām, ka kaut kas arī par to ir. Ka kāds pārbauda to, vai tu melo. Jo mums, baigi vispār, es neesmu pat dzirdējis. Es paši to interesējos. Jo man, teiksim, viena tāda situācija, viena sieviete, viņai pirms 6 gadiem bija tāds gadījums, ka viņa arī bija tur, var sakot, mājās, palikusi traku un sākus bļaut. Tas ir safilmēts. Ka viņi tur ir tādi neadekvāti, kaut ko bļauj ārdās, tur spārda, kaut kur fonā ir arī bērni, bet tā kā dusmīgi ir uz to partneri. Pēc tam šis video tika izmantots, lai dabūtu netuvošanos un lai to sievieti, principā, izliktu no mājām. Viņi tiek izlikti no mājām un viņa netuvošanās, viņa nevar vispār vairs tur piekļūt ar pat savus mantas dabūt, neko. Pēc tam, kad ir tas tiesas process, viņa neizskatās baigi tāda... droša, ka pie viņas tiešām varētu dzīvot bērni, jo viņai vairs nav kur dzīvot, viņa ir kaut kur tur ievākusies, nezinu, pie draudzenes, pie kādiem radiniekiem, jo viņai nav darba, jo viņa ir pirms tam audzinājusi bērns un visu laiku, tā kā ar viņiem nausies, viņai nav, tā kā attiecīgi arī kaut kāda iztiks līdzekļi, lai viņi vispār viņiem varētu parūpēties. Un tagad ir pagājuši 6 gadi, un teiksim, arī tas cilvēks, viņš jau tajā sākotnējā procesā pat iedomāties nevar, līdz kam tas vispār var aiziet. Zini, pēc kara visi gluži, kā vajadzēja darīt. Tu runā par to gadījumu ar to Krievu sievieti, jā? Nē, tas ir vēl cits, to tev Jeļena stāstīja. Nē, šis ir vēl cits, ļoti daudz dažādi gadījumi Latvijā. Bet, teiksim, šis konkrētais vienkārši, tur tiešām viss sākās no viena video, kas bija viens vienkārši video, kur viens cilvēks vienreiz kliedz. Jā. Kurš no mums kādreiz nekliedz? Un tas ir advokāta padoms, to vienmēr padomi izprovocē otru uz emocijām, lai viņš ir emocionāls, lai mēs viņam varam pasniegt kā neadekvātu. Jā, un ka tas ir iespējams. Un tagad tu uzzināsi, ka tu normāls cilvēks tiek pasniegts kā neadekvāts, tu paliec vēl neadekvātāks. Jā, un vēl neadekvātāks. Protams. Un beigās tu esi reāli neadekvāts. Un beigās tās mammas, kuriem vairāk nav kur dzīvot, un tā viņi vairs neredz tos bērnus vairāk. Un viņi viņas iznēsājas, un tā viss viņas dzīves jēga. Un, protams, ka tu paliec neadekvāts reizēm. Jā. Ko mēs vēl neizzinājām par to štēli? Vēl ko mēs varētu izrunāt, kas man ir ļoti liels prieks, kad iedzīvotāji ir aktīvi, un tāds cilvēks vārdā Atis Blumfelds, es neko par viņu nezinu, varbūt tu zini tā cilvēku, bet viņš ir izveidojis Mana balss iniciatīvu. Tieši par šo te jautājumu aicina cilvēkus balsot, lai reformē visu šo te Bāriņtiesas institūtu. Man liekas, ka tā ir baigi labā lieta, ka vispār cilvēki ir sākuši sarosīties. Kur var meklēt saiti, kur jāspiež, kur jābalso? Mana balss LV var ieiet, un tur var diezgan viegli atrast, ka Bāriņtiesas var ierakstīt meklētājā, un tur uzreiz atradīsies tā iniciatīva. Parakstīt, jo tad, ja mēs savāksim tos 10,000 parakstus, ko mēs, piemēram, Stambulas konvencijas tikko gadījumā diezgan ātri tika savākti tie paraksti. Ja varētu to izdarīt, tad vienkārši šis jautājums būtu jāskata. Saimai pirmkārt, un tad pēc tam arī, vienkārši tas būtu kaut kas, tādā dienas kārtībā, ko turklāt arī paši iedzīvotāji ir ierosinājuši. Jo šobrīd ir tāda situācija, ka, saka jau, ka, nav tās problēmas nemazam iespējams tik lielas. Ka tie ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur Andris Kivičs vienkārši taisa kaut kādu drāmu. Es, kad tu ierunājos, biju šokā, ka no visām malām veči lien ārā tikai anonīmi. Jā. Tāpēc, ka arī tas var traucēt tavam tiesas procesam. Es saprastu, kāda tā ir epidēmija vienkārši.
Un galvenais, ko es paskatījos, ka tur gadā Latvijā šķirās, es varbūt kļūdīšos skaitļiem, 4000 pāri, kaut kas tam līdzīgs, 2000 pāri šķirās ar mazgadīgiem bērniem, un gadā prasa par 1000 tuvošanās liegums. Nu, jā, tas ir tagad baigi aizgājis, ka viņi viens otram prasa. Paldies Rusiņu kungam. Cits starpā, jā. Jā, pēc Rusiņa Stukāns deva rīkojumu visām tiesām, kad tuvošanās liegums dot visiem. Jā, ka tagad vairs neskatās. Nekādas tiesas sēdes netaisīja tur sievieti, gan sievietē, gan vīrieti. Kas man liekas, pat liekas būtu ok, ka viņi dod uzreiz, bet ka pēc tam tu vari viņu dabūt nost, ja gadījumā tas ir bijis safabricēts. Jā, bet tev pirmām kārtām, ja tas bijis safabricēts, tad tev ir jāatbild pēc 300. panta par nepatiesu liecības sniegšanu tiesai, kur nekad nedarbojās. Jo tur vienmēr ir vārds pret vārdu. Un kas vēl ir par to melošanu? Kad es prasīju tiesās, kā var atnākt, ja kurš samelo 10 teikumus no 10, viņi saka, bet ir tas kaut kāds labticības princips, ka mēs nevaram uztvert iesniegumu kā melus, jo ne jau cilvēks nāk tāpat un raksta iesniegumu, gan jau, ka viņš ir, tāpēc, līdz ar to un tad tu uzzini to, un savu, ka ir tādā dirsā. Tu vienkārši šarvos riteni pie jūras, es apsaidos uz soliņu, ja, pastījos tālu, man tāds vēpiņš, upeņu, es jau tā Aņģa vecais izpuldu gaisu, te nebūs. Bet šis ir viens, ko tu saki, un tāpat laikā, kaut vai tas pats Rusiņa gadījums, tā sieviete, piedod atvainojumu, bet viņa bija 10 iesniegumus uzrakstījis. Tie laikā jau Stambulas konvencija Latvijā darbojās. Labi, Stambulas konvencija vispār. Nē, jātājums. Vēl atsevišķi. Tev jau ir bijis raidījums. Man ir bijis, es Beātu Janīti interviju. Jā. Bet, ko mēs varam? Par to ir jārunā, mēs šodien par to runājam, tas viss ir labi. Tev uztraukties nevajag par savu vīru diviem bērniem, jo es tev pēc pieredzes varu pateikt, pirms sūdi sākās, gads pusotrs, ja, tev jutīs, ka viņš ir mainās, ne tā runā, mājās nenāk, negrib nākt mājās, ja, viņš tev sāk zaģēt, vai tu viņu sāk zaģēt žostka, ja, būs vismaz kaut kāds 3 histērijas, tas tā uzreiz nenotiek, ja, bet tev foršs vīrs, viņš Rolands Bergais, viņš ir kolosāli attēlojumi un Nacionālā teātra izrādē kā smērēts. Kaut kā tā, jā. Jā, viņš Kivičs attēl. Tas ir teātra dienas. Es biju balkonā, es vienkārši pārņēdzies. Tā kā tev ir viss kārībā paveicies, galvenais jūs vai nelaimiem ir tā, ka tie cilvēki ir tajā laulībā iegājuši vai nu vājuma brīdī kaut kādā dzīvē, vai debilā noķert, vai dēļ aprēķina, vai kaut kā, nezinu kāpēc. Ja tomēr cilvēki kādā mīl viens otru, jā, tā. Tad jau parasti tāda sūdi nav, jo tad kā otru ir žēl, tu nevar otram to nodarīt, pats ir šķirās. Tu zini, ka tas lāga zēns. No mīlestības līdz naidam viens solis, kā mēs zinām, ir tāds teiciens, vai ne? Kad ļoti viegli tur var tas tas ir kaut kāds sarvās. Kas tiem cilvēkiem ir no mīlestības līdz naidam viens solis? Beidz, taču visā pasaules tur literatūras, kino, vēsturē, mūzikā galvenais temats – mīlestība vai nāve. Bet man liekas, tas nav tāda iemīlēšanās vai tāds privāti īpašanās, vai kad otrs esi manējis. Ja tu mīli tādu otru cilvēku, tādu dvēseli un būtību kaut kā, tev gribās viņam kaut ko labi izdarīt. Tu nevari baigi dzīvot, ja tu zini. Sākumā tur uz pirmajām oglēm asumā kaut ko drausmīgi, bet paiet mēnesis, 2,5 gads, tu tā sās domāt īstenībā, cik viņš tev cik daudz labs bijis kopā, un viņi tā kā man tev paliek žēl, tā kā sirdī. Tu kaut kur dziļumā tā mīlestība notransformējās, bet tu neesi spējīgs ilgstoši darīt pāri. Protams. Ilgi darīt pāri kādam, ko tu mīlis. Taču nekāda mīlestība nav bijusi. Bija kaut kas cits, jā. Bet, labi, es arī kaut kā domāju, cik mēs esam tagad izgājuši no tās Padomju Savienības ārā. Nav baigi ilgais laiks. Ka mēs kaut kādā ziņā visu kaut ko mācamies. Gan kā valsti veidot, gan arī kaut kādā ziņā kādu savstarpējās attiecības, ka tas viss, tur mikro, makro, kaut kā savā starpā spoguļo viens otru. Un tur, man liekas, ir tieši tas, par ko mēs runājam, bāriņties, sociālie dienesti, visas šīs te institūcijas, kad, man liekas, ka viņām būtu jāsniedz tas atbalsts, kur nevar, kur ir grūti cilvēkiem, tās attiecības kaut kā savā starpā atrisināt. Un man tieši ienāca tagad runājot ar tevi prātā, jo es esmu baigi vienmēr dusmīgi par tām vardarbības kampaņām, kur ir, labklājības ministri ik pa laikam uztais kādu kampaņu, kur vardarbībai nē, ziņo, neklusē, visu šitie, un tad viņi ziņo, neklusē, un tad
notiek, jau ne, citreiz kaut kādas traģiskas situācijas tāpat neviens nenotic vai kaut kas tāds. Bet varbūt tās vajag sociālās kampaņas, un es par to esmu aizdomājusies, jo tiešām tie bāriņties darbinieki un sociālai darbinieki, viņi apvainojās, kad tur, saka, ka viņi tur kaut ko ne tā dara, bet ka principā ir kaut kāds ļoti ierobežots, tāds sabiedrības daudzums, kas vēlas šāds darbs darīt. Tu, piemēram, gribētu strādāt par sociālo darbinieku. Par sociālo darbinieku? Vai vispār kaut kā tādu veidā? Par tādu algu. Jā, lūk, par tādu algu. Un mums ir zems prestižs, manuprāt, arī visiem šiem amatiem, šiem pozīcijām, kad liekas, ka tas ir kaut kāds tāds... Un mēs atkal nonāksim pie tā, ka ir nabadzīga valsts un nav finanses, bet finanšu ministrs ir 15 gadu pie šprices un neko nevar darīt, un vienotība 15 gadu pie šprices un prioritāte nav, un onkoloģija nevar izremontēt 15 gadus. Izglītība viss kaut kādās jomās. Tev vēzi, tev aizved uz stacionāru ar vēzi, kur tev ķīmija pilnās, un tur viss ir nolips un dirsā un sapūs un sapelējis. Tur bija jābūt zeltnām sienām ar saulītēm, ar putniņiem, ar kaut kādu cerību, labi jāsmaržo skaistiem uzskatu, tur viss ir dirsā. Un tas parāda, kāda ir attieksme fucking vienotībai pret cilvēkiem, kas ir dabūjuši vēzi. Un vēl par to, un vēl par to, un vēl par to. Šim ilgs jābūt mērīt 20 padomnieki. Jā, tas ir bijuši. Bļa, ko tu tur rubīji, vai vispār, ja tev vajag 20 padomnieks? Galvenais smaida, visu laiku feisītī, smaida. Tagad viņam jauna frizūra, matiņa pa labi, ar celiņu. Agrāk bija tā tur frizūra, jā. Rozā šlipsīt, rozā tas, pelēk žaktīt, smaida. To smaidu, to jēlo. Ko tu smaidi, bļaļ? Labi, es ātri gribēju pabeigt par to, ko es teicu par tiem sociālajiem darbiniekiem, vispār par to kampaņu. Man liekas, ka vajadzētu tādu, ka ir forši un ir stilīgi darīt visu kaut kādas lietas brīvprātīgi. Bet bišķi viņi pacēl tālāk. Tomēr sociālam darbiniekam jābūt tādam, lai viņš var izīrēt dzīvokli pa 500, piemēram, pa 500 paēst. Un vēl kaut ko, kaut kādai 1500 ir jābūt uz rokas, 1500, 1000. Tā, ka tu zini, ka tu dzīvo to, un tad tu vari sirdi un dvēseli nodoties tam. Jā, tieši tas. Un kaut kāda arī to psiholoģisko atbalstu. Citādi viņi spiež tos psihologus virsū visiem, kam vajag un kam nevajag. Zin, tur, maram neviens nav nekad dzīvē bijis pie psihologa, tagad šķirās, uzreiz visi iet pie psihologiem. Man ir kaut kāds vietas. Pašiem viņiem nav. Mums sarunas noslēgumā dzirdēja labāko joku, kāds būtu labākais TV shows ever. Viņš teica, kad ielaiž telpā 3x3 metri, ielaiž 2 psihoterapeitus, un abiem pasaka, otrs ir pacients. Abi kaut kādā ziņā jau abi arī ir pacienti. Tas skaties, kā viens vairs, kad jums tas sākās. Klausies, liels paldies tev, ka atradi ceļu uz mūsu pieticīgo programmu, izrunājumu, kas bija jāizrunā, ko es varu teikt, uz tiesu par saskarsmi, un jācer, ka būs 10 000 parakstu un ģimenes tiesa un tādā garā, bet mums labāk tādā situācijā dzīvē nenonāk. Jāstās uzmanīgi tomēr, ko precās. Jā, tā kā tā. Tā kā teica viens dietologs, ļoti uzmanīgi skatieties, ko jūs veiklā lieciet groziņā. Jo tos, ko jūs veiklā lieciet groziņā, to jūs vēlāk aiznesiet mājās un apēdīsiet. Tā. Jā, paldies tev, kādās mums saruna, mīļie draugi, tā bija Dats Bargās šodien. Un, cīnītāji par bērnu tiesībām, cīnītāji par bāriņtiesu, patvaļām neiedzību. Un tādā garā komentējiet, šērojiet, lēkojiet, rupības dzēsīšu pāri jau atstās. Šodien tas viss. Bet pirms es saku tā, es jums vēl gribu pateikt, ka vēlreiz paldies mūsu jaunajiem atbalstītājiem Jūglas ielas restorānam. Super omlīgas telpas, super garšīgi virtuvi. Ejiet uz Jūglas ielas restorānu, nenožēlosiet. Bet šodien atā. Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andru Kiviču.